Jā, labvakar visiem skatītājiem. Un šai reizē mēs turpināsim šo pašu tēmu, ko pagājušajā iesākām, jā, pa Izrēlu. Mēs zinām, ka pagājušā nedēļā, pagājušajā sestdienā bija uzbrukums raķetēm no Palestīnas teritorijas. Apmēram 6000 raķetes tika izšauts uz Izraēlas teritoriju, un mēs redzam, ka bojā gājušie gan vienā pusē, gan otrā, tur Izraels pusē kā 1200 un apmēram tikpat daudz varētu būt palestīniešu pusē. Nu, lūk, un nu, kā tas tālāk attīstīsies, ja, un kā to visu mēs varam sasaistīt ar Bībeli, šodien mēģināsim uz šiem jautājumiem atbildēt. Mēs vairāk aplūkosim tos rakstus, kas ir presē, mēs varēsim izsecināt, ja, tālāko notikumu virzību, bet sāksim tādu ar nelielu atkāpi. Atkāpe būs tāda, kad mēs esam runājuši par kopējām militārām mācībām šīm trim valstīm - Ķīnai, Krievijai un Irānai. Tātad 2022. gada 1. janvāra bija publicēts raksts par Ķīna, Krievija un Irāna sāk kopīgas militārās mācības Indijas okeānā. Ja, un tur bija teikts, ka šīs trīs valstis, gan Ķīna, gan Krievija, gan Irāna, kopā veido šīs militārās mācības, un tās nebija pirmās, pirms tam vēl jau ir bijušas vairākas, un mēs redzam šo saiti un draudzību starp šīm trim valstīm. Un es jau šai 22. gada 21. janvārī zem šī raksta izlasot to, tas man uzreiz saslēdzās ar atklāsmes grāmatā 9. nodaļā rakstīto Trešo pasaules karu, un es komentārā atļāvos uzrakstīt komentāru, es vairākos portālos uzrakstīju, bet letas komentārs ir saglabājies, nu izlasīsim, ko te es uzrakstīju 2022. gada 21. janvārī. Tātad reaģējot uz šo rakstu par šīm kopējām mācībām. Šo valstu draudzību militārās mācības man neviļus ved pie domas par Trešo pasaules karu, kas ir aprakstīts Jāņa atklāsmes grāmatā 9. nodaļā, kas izcelsies pie Eifrates upes un kurā piedalīsies 200 miljonu liels karaspēks, kā rezultātā ies bojā trešā daļa no pasaules iedzīvotājiem. Nu, es īsumā vienkārši saīsināju, bet šāds bija man tas komentārs, ja, ko es uzrakstīju 2022. gada 21. janvārī. Tātad, nu, jā. Nu, lūk, bet ko es gribēju teikt? Jā. Nu, te mēs redzam vairākas norādes, ja varbūt tiešām izlasīšu to oriģinālo tekstu, jā, vai tur no Bībeles. Tad atklāsmes grāmata 9. nodaļa sākot 13. pantu. Kad atskanēja 6. eņģeļa taura, es dzirdēju balsi no 4 ragiem zelta altārī, kas Dieva priekšā. Šī balss sacīja 6. eņģelim, kam bija taura, atraisi 4 eņģeļus, kas sasiet pie lielās Eifrates upes. Un šie 4 eņģeļi, kas bija sagatavoti uz noteiktu stundu, dienu, mēnesi un gadu, tika atbrīvoti, lai nokautu trešo daļu cilvēku. Nu, lūk, te mēs redzam, mēs pagājušais arī runājām jau par šo raksta vietu, jā. Te mēs redzam, kad ir norādīta geogrāfiska vieta, Eifrates upe, jā. Tātad pie Eifrates upes, kad atskanēs 6. eņģeļa taura, izcelsies 3. pasaules karš, jā, un, var teikt, zaļo gaismu tam visam dos Dievs. Tur būs 4 eņģeļi, kas būs sagatavoti uz noteiktu stundu, dienu, mēnesi, jā, kur mērķis būs nogalināt trešo daļu cilvēku, jā, bet galvenais, ka mēs dabonam to geogrāfisko vietu, Eifrates upe, tie ir tuvie austrumi, tātad tur ir Turcija, Sīrija, Irāka, šīs 3 valstis, ja, un kā arī pagājušajā mēs jau noskaidrojam, ka Sīrija robežojās ar Izrēlu, ja, tur, kur tagad notiek šis militārais konflikts, ja, atcerēsimies, ka Izrēla vienmēr ir epicentrā, visu notikumu Bībeles epicentrā, ja, tad tas ir tas, kas tur notiek, tas ietekmē visu pasauli, tas ir ļoti svarīgi. Nu, lūk, tātad skaidrs, ka tagad
šis notikums ļoti svarīgs sakarā ar to, ka tas norisinās šai Eifrates upes reģionā. Tātad ar Trešo pasaules karu sakrīt tieši šis geogrāfiskais apraksts Eifrates upe. Ja. Lūk, un, protams, kad Izraēla, ja, un tālāk no 16. panta mēs lasām, ka jātnieku karapulku skaits būs 10 000, 20 000, dzirdēja viņu skaitu. Un tā redzējām, redzēja zirgus un jātnieks uz tiem sarkanās, violetās un dzeltenās bruņās. Zirgiem galvas bija kā lauvām, un no to mutēm izgāja uguns, dūmi un sērs. No šīm 3 sērgām, no uguns, dūmiem un sēra, kas izgāja no to mutēm, tika nogalināta 3/3 cilvēku. Jo zirgu spēks bija to mutēs un astes tiem bija līdzīgas čūskām, kam galvas ir, lai ar tām nodarītu ļaunumu. Nu, lūk, tālāk tā norāda tāda, ka šai reģionā, tātad pie Eifrates upes tuvajos austrumos pulsēsies ļoti liels militārs kontingents. Jā. Pagaidām tas vēl tā nav. Tā ir rakstīts 10 000, 20 000, bet piezīme tāda, ka šo var atrast tikai jaunajā Bībeles tulkojumā. Vecajā tulkojumā bija 2 miriādes, jā, nu, kas ir miriādi, jā, mēs tik precīzi nevaram pateikt, jā, bet 10 000, 20, tas mums saprotamā, sareizinot, mēs dabūnam šo skaitli 200 miljoni. Tātad ļoti liels kara spēka, daudzums tur tiks koncentrēts, tad iespējams pie Izraēlas, jā, kas atbilst šim Eifrates upes reģionam, tuviem austrumiem, šīm valstīm. Un mēs redzam 3 iesaistītas puses, tātad, kas būs sarkanās bruņās, violetās, dzeltenās, jā, tātad sarkanās bruņas, mēs jau esam iepriekš runājis, ka tā varētu būt Krievija, dzeltenās bruņas tā varētu būt Ķīna, un violetās tā varētu būt Irāna, jā. Par to jau es runāju jau, kā iepriekš jau runāja, ja, kad redzēja par šīm militārām mācībām, kas bija Krievijai, Ķīnai un Irānai, ja, tad jau es akcentēju, ka tas tā ir bīstamība. Un saredzēju šo potenciāli, saredzēju šo kopsakaru starp Bībelē rakstīto un to, kas jau notika tajās mācībās, šo 3 valstu sadraudzību. Ja. Kāpēc šīs 3 valstis ir bīstams? Tāpēc, ka Ķīna spēja nodrošināt šo lielo karavīru daudzumu, jā, šo 10 000, 20 000, 200 miljonus. Jā, un Irāna ir bīstama to, ka viņa jau sens Izraels ienaidnieks, ja par to mēs tālāk lasīsim un varēsim paši pārspriest. Jā. Nu, sarkanās Krievija, jā, par Krieviju mēs zinām, jā, ko Krievija dara Ukrainā, jā, kad arī šis neloģiskais karš. Nu, lūk, un mēs zinām, ka šī kara rezultātā, pēc tam mēs rezultātu zinām, ka izcelsies, to mēs varam nosaukt par 3. pasaules karu, kā rezultātā būs ievilkta visa pasaule, tātad pasaule nostāsies 2 pusēs, jā. Tātad vienā pusē mēs varam teikt būs šīs Arābu valstis, jā, tātad šī Arābu valsts, un otrā pusē būs droši vien, kad ASV, Eiropa, iespējams, jā, un tādā veidā. Nu, lūk, tā kā skatāmies tālāk, jā. Un mēs zinām, ka 2022. gada 24. februārī pēc Maskavas laika Putins izsludināja vispārēju iebrukumu Ukrainā, kā īpaši militāru operāciju ar mērķi panākt Ukrainas demilitarizāciju un denacifikāciju. 10 minūtes vēlāk Krievijas bruņotie spēki veica raķešu triecienus lidostām un militāriem objektiem Kijevā, Harkivā, Ņipro un sāka virzīties dziļāk Ukrainas teritorijā. Ja? Tas ir pats sākums šis kara. Ja? Tātad mēnesi pēc tam, kad es uzrakstīju to komentāru, ja? Ne jau es to iedarbināju, bet tā sakrita, ja? Kad es akcentēju, ja, šo bīstamību, un pēc mēneša sākās šīs Krievijas iebrukums Ukrainā jau atklāti, jā, un mēs redzam, kā tas notika ar raķešu uzbrukumu, jā, kas man kaut kāds paralēls ar to uzbrukumu Izrēlai, jā, kad 6000 raķetes tika izšautas, jā, un tad viņi nāca Izraels teritorijā, šie Hamas iebrucēja dažādos veidos pa gaisu, pa jūru, pa sauzēm, ja, caur tuneļiem gāja iekšā, un kaut kāds paralēls gribās vilkt ar šo Krievijas iebrukumu Ukrainā.
Protams, ka tas nav tik vērienīgs, kā Krievija to darīja, bet raķešu ziņā tas bija ļoti, man liekas, ka pat pārspēja to Krievijas iebrukumu Ukrainā. Lūk, un ko es vēl gribēju teikt, mums jāatcerās, ka tas garīgais ienaidnieks numur 1 vienmēr būs Izrēla, ebreji, jo no turienes nāk pravieši, no turienes ir Bībele, no turienes ir arī kristīgā ticība, un tas būs, teiksim, vēlna ienaidnieks numur 1, tie būs ebreji, un vēlāk mēs redzam arī tie būs kristieši. Un gribu atgādināt tikai, ka Ukrainas prezidents Zeļenskis, kad viņš arī ir ebrejs, skaitās Ukrainas ebrejs. Un arī kaut kā vēsturiski Ukraina ir saistīta ar ebrejiem. Es atceros, ka 90. gados, kad PSRS sabruka, kad daudzas vietējās uz markām, uz Krievijas PSRS markām tika liktas uzdrukas, un uz Ukrainas markām Ievrejskā republika, bija spiests virsū, tātad Ebreju republika, un ar Dāvida zvaigzni, tātad tur ir saikni, tur kaut kāda ebreju kopiena bija šai Ukrainā. Un arī vajag atzīmēt to, ka Ukrainā, teiksim, tajā Čerkasas apgabalā katru gadu ierodās ebreji, ortodoksālie ebreji, un arī šogad bija vairāk kā 30,000 cilvēku, lai svinētu jauno gadu, Roša Hašanas svētkus, un viņus nebaida ne tur gaisa trauksmes, ne tur kaut kādas raķetes, kas lido, viņi vienkārši nāk, un viņi apciemo šo rabīna Nahmana kapa vietu, tad tur vēsturiski viņiem bija kaut kāds nozīmīgs skolotājs, kas šai Ukrainas teritorijā ir apbedīts, un viņi katru gadu tur dodās, neskatoties, ir karš, nav karš, viņiem tas neinteresē, viņi dodās un svin savu jauno gadu, Tā kā es gribu teikt, ka arī šis iebrukums Ukrainā kaut kādā ziņā, varbūt netiešais, saistīts arī ar Dievu izredzēto tautu Izraēlu, Jau prezidents ir ebrejs, tur arī vēsturiski bijuši ebreji, un tur Ukrainā ir ebreju kopienas, tā kā arī ebreji, kā saka, tas ir numur 1, ko pretinieks cenšas iznīcināt. Mēs pagājušais runājām par Pūķi, kurš vajāja sievieti, vajāja Izraēlu, vajāja ebrejus, mēģinās viņus nogalināt, bet tas viņam līdz galam neizdosies. Skatāmies tālāk. Tagad pievērsīsimies, ko presa raksta, tātad 13. oktobra raksts LSM. Kāda ir Krievijas loma Izraēlas un Hamas karā? Īsi ieskats vēsturē, tātad Krievija. Kāds Krievijai sakars ar Hamas? Krievija jau kopš augstā kara stingri atbalstīja palestīniešu un citus arābu pasaules sabiedrotos sniedzot tiem militāru un politisku atbalstu, taču īsti pirms Padomju Savienības sabrukuma Krievijas ārpolitika mainījās, un kopš šī laika Maskava ar vienu pastiprinājusi savas attiecības ar Izraēlu. Tātad augstā kara laikā viņi vairāk atbalstīja palestīniešus, arābus. Atceramies, vispār augstais karš norisinājās tā, ka pasaule bija principā divās ietekmes zonās, ASV ietekmes zonā un Krievijas, un visi tie, kas konfliktēja ar ASV, bija Krievu draugi, un tāpēc arī arābi, Palestīna, kļuva par tiem, ko Krievija atbalstīja. Tāpat Kremļa saimnieks kritizēja ASV, kuras centieni ieviest mieru ir cietuši acīm redzamu neveiksmi. Vašingtonā pārāk daudz esot koncentrējusies uz ekonomiskā atbalsta sniegšanu palestīniešiem, mazāk uzmanību pievēršot viņu pamatvajadzībām, tostarp Palestīnas valsts izveidē. Lūk, gribētu iebilst pret šo komentāru, ka Donalds Trumps bija prezidents, un tas Trumpa meitas vīrs, Kušners, viņš devās uz Palestīnu, uz tuvajiem austrumiem, slēdz miera līgumus, un arī palestīniešiem piedāvā ļoti lielas investīcijas, lai noslēgtu mieru ar Izraēlu, un ekonomisks atbalsts būtu viņiem tur visu uzbūvēt, modernizēt, lai viņiem būtu ērta dzīvošana. Viņi nepiekrita šim, un tā ir tā
palestīniešu, teiksim tā, viņi jau negrib valsti, viņi grib iznīcināt to Izraeli, jā, jo vēsturiski, jā, mēs zinām, ka 2000 gadus atpakaļ tas piederēja Izrēlam, bet pēc tam 2000 dzīvoja tur arābi, palestīnieši, jā, un tad viņi nevar vienoties, jā, bet arī šis garīgais naids vienam pret otru. Un tālāk interesanti, Putins arī mudināja Izraēlas vadību un Hamas mērķēt uz civiliedzīvotājiem. Nemērķēt uz civiliedzīvotājiem un uzsvēra, ka jādara viss iespējams, lai ātri izbeigtu karu. Ja? Tas tā kā kurios izklausās no Putina mutes, ja? Nemērķēt uz civiliedzīvotājiem un ātri izbeigt karu. Ja? Un tad jautājums, kāpēc pati Krievija to nedara Ukrainā? Tātad Krievija un tuvos austrums cieši vieno vēsturiskas saiknes. Pēc 1967. gada Arābu Izraēlas, jeb 6 dienu kara, Padomju Savienība pārtrauca diplomātiskās attiecības ar Izraēlu. Augstā kara laikā Maskava stingri atbalstīja palestīniešus un arī citus arābu pasaules sabiedrietos, sniedzot tiem militāru, ekonomisku un politisku atbalstu, kas bija vērsts pret Izraēlu. Padomju Savienība palestīniešiem sniedz dāsnas subsīdijas, palīdzīja apmācīt palestīniešu spēkus un apgādāja tos ar ieročiem. Maskavas ārpolitika gan sāka mainīties padomu līdera Mihaila Gorbačova laikā, arī attiecības ar Izraēlu tika atjaunots īsi pirms PSRS sabrukuma 1991. gadā. Ja. Tātad visu augstā kara periodu, ja, līdz PSRS sabrukumam, tika atbalstīta šī Palestīna, jā, viņi tika apmācīti, viņiem tika dot ieroči, jā, viņi pat runāja krieviski, jā, es esmu dzirdējis, ka Palestīnā vēl joprojām ir cilvēki, kas krievu valodā runā. Jā, skatāmies tā, ka arī pēc tam, jau Krievija arvien vairāk pievērsījās dažādiem ar iekšpolitiku saistītiem jautājumiem. Drīz pēc Putina nākšanas pie varas viņš senās attiecības ar sabiedrotiem tuvajos austrumos centās atjaunot. Tiesa vienlaikus saglabājot labas attiecības arī ar Izraeli. Ja, tad Putins nāca pie varas, viņš atkal meklēja šīs attiecības veidošanas ar arābiem, jā, principā ar visiem tiem, kas bija konfliktā ar Ameriku. Ja. Un arī, protams, ar Izraelu centās, varbūt vismaz parādīt, ka ir draudzīgas attiecības. Krievija pievienojās to austrumu konflikta atrisināšanas izveidotam četrniekam kopā ar ASV, Eiropas Savienību, apvienoto nāciju organizāciju. Centās samierināt Izraelu un palestīniešu, taču tolaik salīdzinājumā ar ASV Maskavai bija maz ietekme. Ja. Tātad šo jautājumu jau visu laiku centās noregulēt, ja, šo konfliktu, kas ir Palestīnā ar Izraeli, jā, jau visādā veidā, visos laikos, jā, un cik interesanti, ka tas ir vēl joprojām saglabājis. Jā, tālāk 1948. gadā tika Izraela dibināta, jā, tad padomājiet, cik daudz gadi, jā, 75 gadi pagājuši, jā, un vēl joprojām šī spriedze ir vērojama, šis konflikts ir aktuāls, jā, un Hamas vienkārši to nodemonstrē, lai tādai operācijai sagatavotos, vajadzēja būt vairākus gadus, jā, vajadzēja atbalstītājus, un kā mēs tālāk skatīsimies, viņiem arī ir atbalstītāji. Viņi nedarbojas tur savā spēkā. Tad vairāk kārt Krievijā arī viesojās palestīniešu pašpārvaldes prezidents Mahmuds Abbas un arī Hamas līderi. Vēl aizvadītajā gadā Maskavā Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs arokojās Hamas līderis Ismails Hanani. Par Maskavas ciešajām saitēm no tuvajiem austrumiem liecina arī tas, ka 2015. gadā Maskava uz Sīriju nosūtīja savas kara lidmašīnas un karaspēku Sīrijas senu Krievijas sabiedrotām. Ja? Mēs redzam vēl vienu Krievijas sabiedroto Sīriju, kas ir pie Eifrates upes, ja, tieši šī valsts, ja, tuvojos austrumos, kas Bībelē aprakstīta, kur būs 3. pasaules karš, tad Sīrija, ja, tad Krievi atbalstīs Sīriju, redzam šīs draudzības saiknes, ja, tad nav ko brīnīties, ja, par to secinājumu, ka tur būs tā koalīcija, ja, Krievija, Irāna, ja, un Ķīna. Lūk, skatāmies tālāk, valstī bija izcēlies pilsoņu karš un Putina nosūtītie spēki sadarbojoties ar Irānu atbalstīja prezidenta Ašara al-Asada režīmu. Ja, tad atkal Krievi atbalsta Irānu.
Tad Irāna 1979. gadā notikušās islāma revolūcijas līderi Padomju Savienību tolaik nodēvēja par mazāko ļaunumu salīdzinot ar ASV, taču pēc Padomju Savienības sabrukuma Krievija un Irāna nodibināja ciešus sakarus. Jā, tātad sabrukot PSRS, atjaunojās, kā mēs jau runājam, ka augstajā kara periodā bija šīs ciešās attiecības, jā, Krievijai ar Palestīnu un pārējām arābu valstīm, jā, kad arī pēc tam tās atjaunojās. Jā. Laikā, kad Irānas attiecības ar rietumiem arvien sāsinājās, Maskava uzcēla Irānas pirmo atomelektrostaciju un nostiprinājās saites ar Teherānu. Jā, tātad atomelektrostacija. Ja? Mēs zinām, ka Irāna arī tos kodola izmēģinājumus visu laiku centās tos atomieročus izveidot, ja? Bet kā mēs zinām, ka Amerika aizliedz viņiem to darīt, ja? Un līdz ar to viņiem vismaz oficiāli nav nekāda atomieroča. Draudzīgās attiecības kļuva vēl ciešākas Sīrijas pilsoņu karā, kad abas valsts apvienojas atbalstot Sīrijas vadoņu Bašaru Asada režīmu. Ja. Tad atkal mēs redzam šīs draudzības saites Krievijas un Sīrijas. Ja. Krievijas izraisītajā karā Ukrainā tieši Irāna ir apgādājusi Maskavu ar simtiem šahedu bezpilota lidaparātu, kuru Krievijas bruņoties spēki ir izmantojuši pret Ukrainas enerģētikas objektiem un citu svarīgu infrastruktūru. Ja. Tagad mēs varam saprast, kāpēc Irāna dod šos bezpilota lidaparātus, ja, tāpēc, ka ir šī saite starp šīm valstīm, šī militārā sadarbība, draudzība, atbalsts, vienu otru atbalstu. Ja. Tiek lēsts, ka Maskava Irānai pretī solīja modernas, iznīcināja lidmašīnas un citus mūsdienīgus ieročus. Ja, tad tas nav pa brīvu, tas ir izdevīgi abām pusēm. Tad Irāna dabūs kaut ko pretī, dabūs modernas lidmašīnas, dabūs ieročus. Vienkārši mēs varam redzēt, kā tieši šī koalīcija kā veidojās, ja, kā jau es sākumā runāju, ka jau krietni laiciņu atpakaļ es to jau akcentēju, bet tagad mēs to burtiski redzam, kā tas piepildās un realizējās. Tātad 14. oktobris, tātad šodien, jā, Latvijas avīze raksta Izraels un Hamas karš, kāda tajā ir Irānas loma. Tad mēs tikko runājam par Krievijas, tad parunāsim, kāda tad Irānas loma ir šai karā. Tā kā Teherāna gadiem ilgi ir atbalstījusi islāmistu grupas, kas iestājas pret Izraelu, tostarp teikt, ka palestīniešiem ir tiesības pretoties, tomēr Irāna ir noliegusi jebkādus tieši saistību ar nesenajiem Hamas uzbrukumiem. Skaidrs, ka Irāna publiski to neatzīst, ja, bet mēs redzam pēc tās darbības, mēs tālāk redzēsim, kad Irāna visu laiku sponsorē, ja, viņi dod gan naudu, gan ieroči, gan apmāca, ja, šos teroristiskos organizācijas, ja, teroristus, ja, Hamas un citus, ja, kas arī veic šīs teroristu darbības. Tad Izraels vēstnieks Ano Gilats Erdans sacīja, ka Irānas prezidents Ebrahims Raisi pirms vairākām nedēļām ticies ar Hamas līderiem. Mēs zinām, ka bija tikšanās Sīrijā un Libānā, sacīja Erdans. Var nojaust, ka viņi mēģinājumi koordinēt militāros spēkus, teroristu armijas, teroristu Irānas pilnvarniekus mūsu reģionā. Viņi cenšas pēc iespējas vairāk koordinēties ar Irānu, jo ilgtermiņa mērķis ir mēģināt iznīcināt Izraelu ar kodolu lietusargu. To Irāna viņiem palīdzēs. Ja? Tad mēs redzam šīs tikšanās, Irānas tikšanās ar šiem līderiem, ja, kas ir dažādās valstīs, gan Sīrijā, gan Libānā, ja, un tas gala mērķis kāds, ja, ilgtermiņa mērķis ir iznīcināt Izraēlu, ja, jo Irāna jau sen to ir teikusi, ja, kad tāda valsts nedrīkst pastāvēt, tā nav valsts, tā ir jāiznīcina, ja, un redz, ka viņi mēģina to iznīcināt ar šo pielietot kodolieroči, ja, bet kā mēs zinām, ka Irānai nav kodolieroči, bet Krievijai ir, ja, pat cik šī saikne ļoti cieša, ja, tad tālāk jau iespējams šai sadarbībai turpinoties, ja, arī Krievija, ja būs lielāks militārs konflikts, iesaistīsies, ja, un Krievijai ir ļoti daudz atomieroču. Tātad ceturtdien Vācijas kanclers Olafs Šolts piebalsoja šīm aizdomām, sakot, Irānai atļāvus Hamas izaugt pietiekami spēcīgai, lai sāktu pēdējos uzbrukumus. Ja, tātad šis kanclers Vācijas teica, ka Irāna tieši bija tā, kas ļāva šai teroristu grupējumam Hamas izaugt gana
vareniem, spēcīgiem, apmācītiem, ja, kad viņi jau paši var savā teritorijā izgatavot šīs raķetes, ja, un tas uzbrukums pagājušajā nedēļā satricināja atkal visu pasauli, ja, un redzam, ka nekas nav pazudis, ja, lai gan 75 gadi pagājuši, ja šis konflikts vēl joprojām ir aktuāls, ja, un tie mērķi iznīcināt Izraelu vēl joprojām ir aktuāli un aizvien vēl aktualizēsies, kā mēs tālāk redzēsim. Tad Irāna atbalsta palestīniešu tautas likumīgo aizsardzību, teikts Raisi paziņojumā, kas pārādīts Irānas valsts televīzijā, vienlaikus slavējot Hamas pretošanos centienus. Ja, tad mēs redzam, ka Irāna priecīgi, ja, par to, ko Hamas grupējums veica. Ja. Televīzijā viņš to teica, ka palestīniešiem ir likumīgas tiesības aizstāvēties. Ja. Kaut gan mēs zinām, ka tas bija uzbrukums Izrēlē. Ja. Tā nebija aizstāvība, tas bija uzbrukums. Ja. Un pat to neizdarīja palestīnieši, bet konkrēts grupējums Hamas. Ja. Kas arī tos vietējos iedzīvotājus tur paverdzina, jā, un neviens jau nav priecīgs par to Hamas grupējumu, jā, bet kas tur viņiem var pretoties, jā, ja viņi ir militāra organizācija. Tātad Irāna globāli atbalsta plašu kaujinieku un bruņoto grupējumu tīklu tuvajos austrumos, tostarp palestīniešu grupējumos, Teherānai nemitīgi cenšoties nostiprināt savu ietekmi Libānā, Sīrijā, Irākā, Jemenā, kā arī Gazā. Mēs skaidrs, tātad Irāna atbalsta plašu kaujinieku un bruņotu grupējumu tīklu, jā, tuvajos austrumos. Tad Hamas ir viens no, vēl ir Hezbollah un vēl tur ir grupējumi, jā, ko, jo redz, viņi jau atklāt nevar, tā būtu kara darbība, jā, bet, kad tur kaut kāda grupējuma ņemās, jā, viņus noliedz, ka viņi nesadarbojas, ka viņi viņus nepazīst, jā, bet mēs redzam, ka tā sadarbība notiek. Irānas varas iestādes savās runās un nostādnēs par Izraelu konsekventi uztver terminu pretošanās asa. Šī frāze apzīmē nepārprotamu kaujinieku grupējumus, kas ir veltījuši sev pret Izraels tiesībām pastāvēt un galvenokārt ietver Hamas un Libānā bāzētu Hezbollah. Irānas amatpersonas regulāri tiekas ar šīm grupām. Ja? Tad Irāna, kā jau mēs iepriekš runājam, regulāri tiekās ar šīm grupēm Hamas, Hezbollah, ja? Un tāda frāze pavīdē pret Izraels tiesībām pastāvēt. Ja? Tad viņi vispār uzskata, ka nav tiesības tādai valstī kā Izraelai pastāvēt. Ja? Skaidrs, ka tas mērķis ir iznīcināt šo valsti. Ko es vēl gribu šai vietiņā pateikt, ka, cik man zināms, arābiem nav šie atomieroči, ja? Atomieroči ir pieejami 9 valstīm, ja, tad ASV, es nosaukšu tās valstis, ja, un cik tur tie ieroči atomi, tad ASV ir 6800, ja, Krievijā 7000, Francijā 300, Ķīnā 260, Lielbritānijā 215, Pakistānā no 120 līdz 130, Indijā 110, 120, un Izrēlā ir atomieroči, tātad no 100 līdz 200 atomieroči arī Izrēlā, ja? Un ir vēl Ziemeļkoreja, kurai arī ir aizdomas, ka viņiem ir tie atomieroči, bet mēs, protams, nekādus datus no viņiem nevaram dabūt. Lūk, bet kas ir interesants, tātad Izrēlē ir atomieroči, ja? Un ja jau Izrēla jutīs, ka viņi tur baigi spiež nost, viņi sāks pielietot atomieročus, ja? Bet kā jau es teicu, kad Irānas draugs ir Krievija, ja? Un te mēs redzam šo saikni Krievijas, Irānas, ja, un vēlāk tur arī Ķīna tiks piesaistīta. Ja. Un pretī droši vien būs ASV, Izrēla, ja, un Eiropas Savienība. Ja. Pat tā Eiropas Savienība vēl tas jautājums, kurā pusē viņi nostāsies, jo pagaidām viņi ir tā kā Izrēlas pusē, jau daži sāk svārstīties, ja, un pēc tam mēs domājam, viņi pamazām pāries palestīniešu pusēm. Lūk, tā kā tāda nianse arī par atomieročiem. Tātad augustā Irānas ārlietu ministrs Beirutā tikās ar Hamas, Palestīnas Islāma džihādu un citu Libānā aktīvo pret Izraēlu vēsto grupējumu vadītājiem. Šīs tikšanās laikās viņi atkārtot apliecināja Irānas nelokāmu atbalstu pretošanās asī. Ja.
Nu, tagad ir visādi tie nosaukumi, pretošanās asi, jā, un redzam atkal, ka tas Hamas parādās, ja islāma džihādi, jā, nu, tur daudz tie grupējumi, godīgi sakot, ja viņi vēl visi apvienosies, tad vēl vairāk posta, jā, bet visām šīm grupām pretinieks numur 1 ir Izraela, jā. Nu, lūk, un pamazām mēs redzam, ka, es saku, pie 3. pasaules kara vienmēr man bija neatbildētais jautājums, ja, ko mēs pie 3. pasaules kara apraksta nevaram atrast iemeslu, kāpēc būs 3. pasaules karš. To garīgo iemeslu mēs zinām, ja, kad cilvēku bezdievība sasniegs tādu līmeni, ja, kad Dievs tā kā gribēs apstādināt to, nu, nebūs jēga pagarināt to laiku cilvēcēm, un tā kā Dievs atļaus, pat dos uzdevumu šiem eņģeļiem, jā, nu, atraisīt šos eņģeļus pie Eifrates upes, kur uzdevums būs nogalināt cilvēks. Nu, tas viss skaidrs, tas ir tas garīgais, ja, bet es nekādu nevarēju saprast, pēc tam mēs lasām militāro aprakstu, ja, ar šīm 3 pusēm militārajām, ja. Es nekad nevarēju saprast, nu, kāds būs iemesls, kāpēc, lai tuvajos austrumos sāktos tāds vērienīgs konflikts, ja? Un tagad mēs redzam, ka tas iespējamais iemesls šim konfliktam varētu būt Izraēla, ja? Ebreji, ja? Kur visu laiku šī spriedze tuvajos austrumos jau 75 gadi nemazinās, ja? Bet ik pa brīdim viņi uzplēksnī. Mēs zinām, ka ir bijuši jau vairāk karš, 6 dienu karš, un vēl tur jau 48. gadā karš, un vēl tur visādi uzbrukumi, ja? Un tagad beidzamā laikā atkal pēkšņi atjaunojās un ar jaunu vērienu, ja, un tagad jau visa pasaule ir satricināta, ja, un tagad tās puzles, teiksim, šī iztrūkstošā daļiņa parādījusies, ja, tad šī iztrūkstošā daļiņa Izraels, ja, ebreji, ja, tas varētu būt centrs tam, tas varētu būt iemesls šim konfliktam, un kā jau saku, visā Bībelē centrā ir Izraels un ebreji, Dieva izredzētā tauta, ja. Tā kā, nu, pagaidām, es saku, tas reģions sakrīt, jā, mēs skatīsimies tālāk, kā šis konflikts varētu attīstīties, bet pagaidām izskatās, ka viņš sāsinās, jā, ka viņš nevis viņš mazinās, bet viņš pieaug, jā, jo Izraela grib pretī dot, jā, un mēs tālāk par to runāsim, un tas vēl joprojām, tas vēl vairāk sāsinās šo tautu attiecības tieši Izraela ar Palestīnu un pārējām arābu valstīm, jā, mēs zinām, ka Izraela jau deva triecienus Libānai, ja, kur viņi domā, ka ir šis teroristu organizācija. Ja. Tad jau viņi svešā valstī jau tur un tur par Irānu jau domā, vai tiem tur nelaist kaut ko virsū. Ja. Kā es redzu, kad kāpinās spriedze. Tātad gan Hamas, gan Hezbollah amatpersonas ir konsekventi atzinuši ievērojumu atbalstu, ko tās saņēmuši no Irānas. Ja. Tātad, mēs jau runājām, ja, un visu laiku tas apstiprinās, ka kaut gan Irāna saka, nē, mēs tur neesam šai dotajā uzbrukumā, neesam vainīgi Izrēlai. Ja. Tieši jau viņi arī nav vainīgi, viņi netieši vainīgi. Jo, ja viņi pateiks, ka viņi tieši vainīgi, ja, tad Izraela pieteiks Irānai karu. Ja, un kā jau es teicu, Izraelai ir atomieroči, ja, un Irānai nav. Tad Hezbollah līderis Hasans Nasrallahs arī vairāk kārt apliecināja, ka grupējums saņem finansiālu atbalstu, bruņojumu raķetes no Irānas. Piemēram, 2016. gadā viņš teica, kamēr Irānā ir nauda, mums ir nauda. Neviens likums nevar liekt saņemt šo palīdzību. Jā, tad mēs redzam šo finansiālo atbalstu, bruņojumu, raķetes, jā, tas viss nāk no Irānas. Nu, nevelti viņš saka, kamēr Irānā ir nauda, mums ir nauda, jā, jo es saku, mēs jau viņus saucam par teroristiem, jā, teiksim, Arābu valstīs viņi ir varoņi, viņi svētie, jā, kas savas pārliecības dēļ iet bojā, jā, viņi nav teroristi, viņi lepojās ar viņiem, viņi ir mocekļi, jā, kas iet bojā. Mēs te viņus saucam par teroristiem, jā, viņi skatās tieši otrādā par viņiem. Tā, un pavisam nesen Raisi un viņa Sīrijas kolēģis Bašars Asads mudināja Islāma valsts apvienoties palestīniešu lietām. Raisi Irānas ziņu aģentūrai sacīja, Islāma un Arābas valstīm, kā arī visiem pasaules brīvajiem cilvēkiem, ir kopīgi jānostājās pret Izraēlu un jāatbalsta apstiestā palestīniešu tauta. Jā.
Nu, re, kur iet tas viss, jā, tātad viņi mudina visiem pasaules brīvajiem cilvēkiem, jā, apvienoties, jā, pret Izrēlu, jā, jāatbalsta apspiestā palestīniešu tauta, jā. Nu, neviens tur nav apspiests, jā, tai Palestīnā, jā, bet Palestīna oficiāli nav proklamēta kā valsts, jā, nu, ASV, tur Eiropa neatzīst Palestīnu kā oficiālu valsti, ja, un viņi ir zem Izraels, ja, tās pašpārvaldes, ja, bet neviens viņus tur neapspiež, neviens viņus tur nešauj, nespridzina, vai ne, ļauj viņiem normāli dzīvot, ja, bet, nu, šie teroristi mēģina visādi, teiksim, slēpties šo civiliedzīvotāju aizsegā, ja, un veikt šos uzbrukumus. Tātad Telavivas Universitātes Nacionālās drošības pētījuma institūta eksperts Irānas jautājumos ras 100 atbildēm. Ja Izraels atbilde radīs būtiskus izaicinājumus Hamas, tas liks Irānai pāriet no pastāvīgā atbalsta un koordinācijas fāzes uz tiešu iesaistīšanos. Ja. Tātad pagaidām Irāna ir tā kā, nu, atbalsta netieši, ja, to visu, ja, apmāca tos kaujiniekus, dot finanses un tā tālāk, ja, bet tas viss var pāriet uz tiešo iesaistīšanos, ja, un šī tiešā iesaistīšanās, nu, tas ir karš, ja, jau kara pieteikums, ja. Tikmēr Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu jau paziņoja, ka Izraela karo ar Hamas un solīja bargu atriebību par pretuzbrukumiem. Ja? Tad mēs redzam šīs spriedzes starp Palestīnu un Izraēlu aizvien pieaug. Ja? Un tā tad arī spriedzes starp Izraēlu un Irānu pieaug. Pirmdien Netanjahu sacīja, ka Izraēlas reakcija uz Hamas uzbrukumiem mainīs tuvos austrumus. Jā. Tad redziet, ko Izraela ir. Izraela arī, teiksim, nav nekāda tāda, ko var ļoti apbežot. Mēs zinām, ka viņa militāri ļoti attīstīta, plus viņai ASV atbalsta, jā, jau ieroči piegādā un vēl piegādās, cik vajag. Jā. Viņiem tas plāns vienreiz šo konfliktu beigt. Ja. Viņiem droši vien ir apnicis, ka viņiem visu laiku tur šauj tās raķetes virsū, jā, un nav miers, jā. Viņi grib to mainīt, jā, un pateicoties šim konfliktam, ja reaģējot uz šo konfliktu, jā, viņi grib, viņi jau veic šo operāciju, aplēna šo gazas teritoriju, jā, par to mēs tālāk runāsim, jā, bet reku tas izteiciens, jā, Netanjahu, ko saka, kad reakcija uz to Hamas uzbrukumu mainīs tos austrumus, jā, tad Izraēlai ir plāns kaut ko mainīt, jā, kaut ko radikāli mainīt. ANO vēstnieks Erdans uzbrukumus nodevēja pa Izraēlas 11. septembri, pēc kuriem nekas vairs nebūs kā agrāk. Jā. Arī paralēls ar 11. septembri mēs zinām, ka 2001. gada 11. septembrī, jā, bija šis terora akts ASV, Dviņu torņi sabruka, un pēc tam kā reakcija bija, kad ASV iebruka Irākā. Tur bija Sadams Huseins, ja, un gāza to režīmu. Ja, un te reku ANO vēstnieks Erdans, ja, viņš līdzīgi salīdzina šo Izraelu ar 11. septembri. Ja, tad bija kaut kāds teroraks, un tad sekoja kaut kādas smagas sekas, ja, ka kaut kas līdzīgs būs tagad, ja, ka nekas vairs nebūs kā agrāk. Hāgas universitātē Nīderlandē pasniedzējs un pētnieks Dēmons Gorlis pastāstīja, ka saglabot labi izstrādātu un ticamu nolīgumu doktrīnu, Teherāna ir efektīvi izvairījusies no tiešas iesaistīšanās šajos konfliktos, kam būs postošas sekas. Tas būtu kara pieteikums starp Izraēlu un Irānu. Ja. Nu, lūk, lai gan Irāna tur grozās visu laiku, ka viņi tur nav tieši iesaistījušies, ja, bet ka tam būs postošas sekas, ja šis universitātes profesors saka, ja, ka tas būtu kara pieteikums starp Izraēlu un Irānu. Ja. Atkal mēs redzam šīs puses, ja, mēs jau runājam par 3. pasaules karu, ka viena no šīm pusēm būs tā Irāna, varētu būt, ja, Irāna, ja mēs varētu teikt Arābu valstis, ja, un tālāk jau Krievija plus iespējams Ķīna. Ja. Tā.
14. oktobra neatkarīgā rīta avīze raksta. Tagad, kad pasaulē atklājās Hamas teroristu pastrādātās zvērības, varētu domāt, ka ikvienam normālam cilvēkam būtu šīs zvērības jānosoda. Vismaz jāsliep kaut mazākais atbalsts šiem asins darbiem, nemaz nerunājot par prieku. Taču notiek daudziem negaidītais. Tūkstošiem cilvēki atklāti gavilē par teroristu uzbrukumiem Izraēlas civiliedzīvotājiem un viņu noziegumiem. Daudzās rietumu pilsētās un universitāšu pilsētiņās bez liekas kautrības ikdienas turpinās plašas anti-Izraēlas demonstrācijas, tiek vicināti Palestīnas karogi, kā tas iespējams. Ja? Kad Eiropa pamatā bija šokēta, ja mēs redzējām šos karogus, Ukrainas un Izraels, kas karājās arī Latvijā un citās Eiropas valstīs, ka mēs Eiropā atbalsta, nosod šo uzbrukumu Izrēlai, un savukārt mēs redzam, ka daudz kur Eiropā gluži otrādā, ko studenti priecājās, vicina Palestīnas karogus, un ir pret Izrēlu, kā tas ir iespējams, Skatāmies tālāk. Tas, ka neraugoties uz šīm zvērībām, daudzi tūkstoši izgāja ielās faktiski, atbalstot Hamas rīcību, liecina par to, ka priekšstats, ka visi cilvēki jau savā dziļākajā būtībā ir līdzīgi un domā gandrīz vai vienādi, ir maldīgs. Jāatceras arī, ka tie demonstranti, kuri vicina palestīniešu karogus, ir tikai aizberga redzamā daļa. Cik ir šo terora aktu atbalstītāji, kuri par tiem klusu priecājas savās virtuvēs, varam tikai minēt. Tad mēs redzam šos demonstrantus, šos, kas atbalsta, bet ir jau noteikti kaut kāda grupa cilvēkus, kas nebļaustās vienkārši, kas ir, kas atbalsta palestīnieši. Te es vienīgais varu teikt, kā jebkurā karā nav uzvarētāji, kaut gan arī šo, kas tagad notiek, šo kara darbību, viņi pat grūti nosaukt par kara darbību. Kā var Izraela karot pret Hamas, nav valsts, Hamas ir terorista organizācija, kaut kāds grupējums, tas jau, viņš var pieteikt karu šim grupējumam, bet Izraela konkrēti izvēlās šo vārdu karš, jo viņi cīnīsies ne tikai pret šo grupējumu, bet iespējams pret visiem tiem, kas viņus atbalsta. Nevelti 100-gadīgais pasaules diplomātijas patriārhs Henrijs Kisindžers pat intervijā Matijasam Dofneram bija spiests atzīt. Tā bija rupi kļūda ielaist Eiropā tik daudz cilvēkus ar pilnīgi atšķirīgu kultūru, reliģiju un pasaules redzējumu, jo rezultātā šajās valstīs veidojās spēcīgas, no pamatkultūras atšķirīgas ietekmes grupas. Tātad šis 100-gadīgais diplomāts, Kisindžers, viņš teica, ka tā bija kļūda. Skaidrs, ka kļūda salaida Eiropā arābus, islāma ticīgos, tāpat Francija, pilni miljoniem tur viņi ir, un citās valstīs, Vācijā. Un, protams, ka ko viņi atbalsta? Viņi atbalsta savējos, un palestīnieši, viņi vienmēr būs tā grupa, kas būs pret Izraēlu. Tā kā Eiropa arī jau vairs nav un nevar būt vienota. Tātad kaut vai aiz cieņas pret nevainīgiem Hamas teroristu upuriem rietumiem vajadzēja aizdomāties par to, ko runā Kisindžers. Beidzot jābeidz mānīt pašiem sevi, cenšoties sevi iestāstīt, ka liela daudzuma citas kultūras, reliģijas, valodas un galvenais cita domāšanas veida cilvēku iepludināšana šajos kultūra telpā ir kaut kas pozitīvs, veicināms vai atbalstāms. Jāsaprot, ka tas ir bīstami, sabiedrības pamatus graujoši, sociālo drošību apdraudoši, ilgtermiņā katastrofāli. Tas sekas ilgtermiņā būs katastrofāls. Un te jāpiemin profesoru Taivānu, pie kuras arī mācījos Latvijas universitātē. Viņš saka, ka arābiem un islāma pasaulē viņiem neko nevajag. Nevajag nekādu kara darbību, vienkārši viņai pietiek ar to, ka Eiropa laiž iekšā šos bēgļus, kuri pamatā ir islāma ticīgie. Viņu ģimenēs Eiropā dzimst daudz bērni, tur ir pa 10, pa 12 un vairāk bērniem ģimenēs, kamēr Eiropa izmirst.
Eiropā apmēram pēc 30 gadiem pamatā dzimst pirmais bērns, jā, nu, tur 1 vai 2 bērni, jā. Kamēr šajās ģimenēs, es teicu, pa 10, pa 12, nu, vairāk bērni, jā. Tad viņi tīri uz šo kvantitāti, jā, nospiedīs Eiropu, jā. Nekas nebūs jādara tāpat. Visa Eiropa islamizēsies, jā. Nu, lūk, tāds bija profesora Taivāna domas, jā, bet arī, nu, te arī ir runāts, jā, ka tas graujoši ietekmēs ilgtermiņā katastrofāli to, kad šie bēgļi tik lielā skaitā, jā, un tagad Eiropa ir sapratusi, bet nu jau ir pa vēl, ko viņi dzīs atpakaļ viņus, jā, nu jau īsti neko vairs nevar darīt, tikai var nelaist jaunus tos bēgļus. Skatāmies tālāk, 13. oktobra, raksts jauns.lv. Naida dienas sekas. Pēc Hamas aicinājuma uzbrukt ebrejiem Francijā nodur skolotāju, Ķīnā sadur vēstniecības darbinieku. Ja? Interesanti, jā, pēdiņās naida dienas. Ja? Jau vēstīts, ka palestīniešu teroristu grupējums Hamas aicināja visus pasaules musulmaņus 13. oktobrī ar agresīvu vērsties pret ebrejiem. Medijos šodien izskanējuši jau vairāk stāsti par šādu veidu uzbrukumiem. Aģentūras APF video redzams, ka Ķīnas galvaspilsētā Pekinā uz ielas ar nazi sadurts kāds vīrietis. Tikmēr Izraēlas vēstniecība Pekinā paziņojuši, ka tās darbiniekam šodien uzbrukts, piebilstot, ka uzbrukums nav noticis vēstniecības teritorijā. Ziņojumā Izraēlas ārlietu ministrijas mājaslapā teiks, ka Hamas piekdien aicināja visus savus atbalstītājus visā pasaulē rīkot naida dienu un uzbrukt ebrejiem. Nu, kā jums tas patīk, ja? Ja mēs zinām vēsturi, ja, kad bija nacistiskā Vācija un viņiem jau tie lozungi pirms otrā pasaules kara bija tā cīņa pret ebrejiem, ja, kad visi ļaunuma sakni ir ebreji, ja, tur žīdi, ja, viņus vajag nogalināt, un bija arī vizuāli zīmējumi, ja, kur tie ebreji bija izsmieti, izņirgāti, un pret viņiem vērsās, ja, kurināt šo naidu pret viņiem. Ja, un tagad es redzu, ka kaut kas līdzīgs notiek Hamas ietekmē, ja, kad tiek kurināts šis naids pret ebrejiem. Ja? Un es domāju, ka tas augs augumā, jo Izraēla sniegs pretriecienu, ja? Viņi jau tagad ir snieguši pretriecienu, ja? Un arī Palestīnā ir tikpat jau nogalināto, cik Izraēlā, bet ar to jau nebeigsies. Ja? Viņi ies uz priekšu, ja? Ir aplenkta šī Gazas teritorija, ja? Un tur viņiem atslēgt elektrību, ūdens un mans prognozes, kad Eiropā viņa pāries tomēr Palestīnas pusē, jā, jo vienkārši liksies, ka tie ebreji, nu, galina nost cilvēks, jā, bet mēs pastīsimies, ka tomēr ebreji viņi dod variantu, kā risināt šo problēmu. Jautājums, vai gribēs Hamas to pieņemt. Tātad 13. oktobra laikrakstā Diena. Gazas blokāde nemazinās līdz ķīlnieku atbrīvošanai. Jā, tātad, kā jau mēs teicām, šī Gazas teritorija ir aplenkta, jā, un, nu, lasam. Izraēlas valdība paziņoja, ka Gazas joslā ir pilnīgi blokāde netiks pārtraukta, kamēr netiks atbrīvot palestīniešu islāmistu kaujinieku iebrukumā Izraēlas nedēļas nogalīja sagūstīties 150 ķīlnieki, vēsta BBC. Jā, tātad kāds variants ir aplenkta Gazas teritoriju, Izraēla ir aplenkusi, jā, viņi saka, atdodiet ķīlniekus, jā, un tad mēs, nu, atjaunosim tur šo elektrības padevi un tā tālāk, jā, tad viss ir atkarīgs tagad tieši no šiem cilvēkiem, jā, šiem teroristiem, kas ir šos ķīlniekus sagrābuši. Jā. Tātad humanā palīdzība Gazai. Neviens elektrības slēdzis netiks ieslēgts, neviens ūdenskrāns netiks atvērts, neviens degvielas pārvadātājs tur netiks ielaists, kamēr Izrēlā sagūstītie ķīlnieki neatgriezīsies mājās. Izraēlas enerģētikas ministrs Izraēls Kats ierakstījis sociālo mediju platformā X. Jā.
Jā, tā tad konkrēts nosacījums, ja jūs gribat elektrību, ja jūs gribat ūdeni, ja, degvielu, gribat normāli atgriezties pie dzīves, atdodiet tos sagūstītos cilvēkus. Ja. Un tagad jautājums, vai Hamas to izdarīs. Jā, viņi var vienkārši viņus nogalināt. Jā, pateiks, nav vairs ķilnieki. Jā. Jūs tur laižat virsū raķetes, jūs tur viņus esat nogalinājuši paši. Jā. Kā tad atrisināt šo konfliktu? Jā. Jo, zinot teroristus, diez vai, ka viņi grib Izraēlu izrīkot, nevis ka Izraēla viņus tagad izrīkos, kā rīkoties. Ja? Tikmēr Gazas joslas varas iestādes vēsta, ka Izraēlas gaisa triecienos dzīvības zaudējuši vairāk nekā 1300 cilvēku un vairāk nekā 6000 ievainoti. Degvielas trūkuma dēļ darbu apturējusi vienīgā elektrostacija. Lielākā daļā slimnīcu beidzas degviela ārkārtas situācijas elektrības ģeneratoru darbināšanai, sacīja Reuters. Šīs eskalācijas radītais posms cilvēkiem ir drausmīgs. Es lūdzu abas puses mazināt iedzīvotāju ciešanas. Gazai zaudējot elektrību, slimnīcām zaudējot elektrību, riskam tiek pakļauti jaundzimušie inkubatoros, vecākie pacienti, kuri izmanto skābeļu padevas aparātus, tiek apturēti nieri, dialīzi, nav iespējams izmantot rentgenu. Bez elektrības slimnīcām draud pārvēršanās par morgiem. Ceturtdien paziņoja Starptautiskā sarkanā krusta komitejas direktors. Lūk, jā, mēs redzam šo blokādi Gazas joslas, jā, un šo rezultātu, kāds var būt, jā, ka civili iedzīvotāji var ciest, var iet bojā, jā, un tad jautājums, kurš tad ir vainīgs, Izraēla vai Hamas, jā, un, it kā Izraēla ir aplenkusi, jā, Izraēla ir vainīga, jā, bet Izraēla saka atbrīvojiet šos ķilniekus, jā. Lūk, un līdz ar to es saku tās pagaidām atbalsta Eiropa Izraēlu, jā, kad var šīs simpātijas iet pretējā pusē, kad šai sāks mirt Palestīnā šie civiliedzīvotāji, jā, un tad viņi var izdarīt spiedienu arī uz Izraēlu, jā, lai viņi beidz šo visu darīt. Jā. Citiem vārdiem saku, spriedzi vēl var pieaugt. Tātad 13. oktobra raksts LSM. Izraēla gatavoties iespējamam sauszemes uzbrukumam pavēlējas diennakts laikā evakuēt Gazas joslas ziemeļu daļu, kurā mīt 1,1 miljonus cilvēku. ANO ģenerāla sekretāra pārstāvs norādīja, ka tik milzīga iedzīvotāja evakuācija īsā laika bez postošām sekām nav iespējama. Ja? Tātad, ko Izraēla dara, ja viņi grib gatavojās uzbrukumam, tātad viņi grib ieiet šai Gazas teritorijā un beidzot ieviest tur kārtību, ja? Un viņi saka, ka diennakts laikā vajag evakuēt cilvēkus, jā, cilvēku daudzums tiešām ir liels, 1,1 miljonus, ja? Un ANO saka, ka tas nav iespējams, ja ģenerāls sekretāra pārstāvs saka, ka tik liels iedzīvotāju pārvietošanas daudzums nav iespējams, ja? Bet Izraēla brīdina, ja, evakuējiet civili iedzīvotājus, viņi ies iekšā un grib ieņemt šo teritoriju. Izraēlas armija ANO pārstāvjiem Gazas joslā nodeva rīkojumu 24 stundu laikā evakuēt šīs teritorijas ziemeļu daļu, kurā mīt 1,1 miljonus cilvēku. Brīdinājums tika dots īsi pirms pusnakts pēc Gazas un Jeruzalemes laika. Jā, tas, ko mēs tikko runājam, 24 stundas, lai civili iedzīvotājus evakuētu. Evakuācijas rīkojums attiecās uz visu ANO personālu un tiem, kas atrodas ANO objektos, tostarp skolās, veselības centros, klīnikās. Paziņojumā teikts, ka armija aicina evakuēt uz dienvidiem visus Gazas pilsētas civiliedzīvotājus viņu pašu drošības un aizsardzības nolūkos. Ja. ANO mudināja Izraēlu atcelt rīkojumu, ANO ģenerāla sekretāra pārstāvis Stefans Dužariks paziņoja, ka tik milzīga iedzīvotāja evakuācija tik īsā laikā bez postošām sekām nav iespējama. Jā, tātad ANO jau iebilst pret šo Izraēlas mudinājumu evakuēt civili iedzīvotājus. Jā. Un vēl daži fragmenti. Arī teroristu grupējums Hamas aicināja cilvēkus palikt mājās un nepakļauties Izraēlas rīkojumam.
Izraēla ir gatavojusies sauszemes ofensīvē, pulcējot karavīrus, smago artilēriju un tankus pie Gazas robežas. Ja. Tātad Izraēla gatavojās iet šajā teritorijā, un ko teroristi dara, Izraēla saka, mēs jums dodam 24 stundas, beidziet prom, glābiet savas dzīvības. Ja. Hamas saka pretējo, ja palieciet mājās, nepakļaujieties Izraēlim, citiem vārdiem sakot, ejiet bojā, ja, mirstiet. Ja. Nu, lūk, tā kā mēs redzam, kad spriedze pieaug, jā, un tūlīt tā diennakts beigsies, jā, un iespējams, ka Izraēla ies iekšā šai Gazas teritorijā, un kas tālāk, jā, nu, kā reaģēs pārējās valsts, kā Irāna reaģēs, jā, un citas arābu valstis, jā. Lai gan dažas Eiropas Savienības amatpersonas ir paudušas bažas par Izraēlas triecieniem Gazas joslā un tās īstenoto Gazas joslas aplenkumu, Metsola un Lēne ir atklāti atbalstījuši Izraēlu, apsūdzot Hamas antisemītiskā nevainīgu cilvēku civiliedzīvotāju slaktiņa. Jā. Tātad arī Eiropas Savienība jau nav viensprātis, ja tad ir jau cilvēki, ir pārstāvi, ir amatpersonas, kas nosoda Izraēlas triecienus Gazai, jā, šo pretdarbību, jā, un arī Gazas joslas aplenkumu. Jā. Tātad Eiropas Savienībā jau nav vienprātība. Jā. Nu, ko lai es pasaku, ļoti interesanti situācija, ja, ka iespējams mēs redzam Bībeles aprakstītos, Bībeles notikumus, ja, ko mēs runājam kādreiz jau nākotnes formā, ja, ka būs tādi notikumi, ka mēs jau to varam saredzēt tagadnes formā. Ja. Protams, mēs līdz galam nezinām, kā tas viss attīstīsies, ja, bet mēs redzam, ka kaut kāda spriedze pasaulē pieaug, kara darbība pasaulē pieaug, ja, un spriedze pieaug. Ja. Jā, nu, nolasīšu vienu fragmentu no Mateja evaņģēlijas 16, sākot ar 28. pantu. Ko gan cilvēks iegūst, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai dvēselē nodara ļaunumu? Un ko cilvēks, lai dod kā samaksu par savu dvēseli. Jā. Nu, karā nav uzvarētāja puses, jā, vienmēr cilvēks ir veidots Dievs ir veidojis cilvēku pēc Dieva līdzības, cilvēks ir ļoti vērtīgs, jā, jo Dievs ir radījis ko tādu, ar ko viņš var komunicēt, jā, un cilvēks kaut kādā ziņā reprezentē Dievu šeit uz zemes, jā, un kad pirmie cilvēki sagrēkoja, ienāca šis ļaunums, pirmie divi brāļi, viens nogalināja otru, un ienāca šī kara darbība, ienāca šī slepkavība, šī atriebība, asins atriebība, un tas ir līdz mūsdienām vēl joprojām cilvēki karo, cilvēki tiek nogalināti, ja? Un tas neiet mazumā, jā, liekas, 21. gadsimts dzīvojam civilizētā laikā, jā, bet Krievijas iebrukums Ukrainā parādīja, ka mēs nedzīvojam nekādā loģiskā laikā, jā, un tagad šīs uzbrukums Izrēlai vēl to pastiprina, jā. Nu, cilvēki iet bojā, jā, tā kā es visu laiku to saku, mēs nevaram zināt par rītdienu, kas rītā notiks, jā. Un tas svarīgi, kas būs pēc šīs dzīves, kur mēs mūžību pavadīsim, jā, jo kādā vietā Salamans saka, ka cilvēks ir kā zāles zieds, jā, te viņš zied, te tur visi smuki vasar, jā, bet tad pienāk rudens, zāle tiek nokalst, jā, iet bojā, jā, tā arī cilvēku dzīve, jā, mēs ļoti īsu brīdi esam šeit uz zemes, un mums jāizdara kāds ļoti svarīgs lēmums, jā, kur mums pavadīt mūžību, jā. Un te ir tas jautājums, jā, ko lai cilvēks dod kā samaksu par savu dvēseli, jā. Jā, jo vai kāds labums, ka tu iekaro visu pasauli, jā, un vecajā tulkumā rakstīs, zūd tavu dvēseli, tu zaudē savu dvēseli, jā, jo pēc nāves ik viens cilvēks tiksies ar Dievu, jā, mums tas patīk vai nē, bet tas ir fakts, jā, kas mums visiem stāv priekšā, jā, un tad ir divi varianti, jā, vai nu mūžība ar Dievu, vai nu mūžība uguns ezerā, jā, kas ir soda vieta vēlnam un kritušiem eņģeļiem, jā, bet grēka dēļ cilvēki, diemžēl, dodās uz šo vietu, kas saucās Helle.
Un Dievs, protams, to nevēlās, tādēļ viņš sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu, ja, kurš bija bez grēka, kurš mira pie krusta un samaksāja izpirkumu maksu par ikvienu no mums, par ikvienu grēku, un tādēļ ik viens, kas nāk pie Dieva, kas nāk pie Jēzus Kristus, ja, kas viņu pieņem kā savu kungu un glābēju, tiem Dievs piedos viņu grēkus, ierakstīs viņu vārdu dzīvības grāmatā, un tai tiesas dienā Dievs viņus attaisnos tikai tāpēc, ka tu esi pieņēmis viņa dēlu Jēzu Kristu, un es veidoju attiecības ar viņu. Un tas ir tas svarīgais lēmums, ja, kur mēs pavadīsim mūžību. Ja. Un tie, kas vēl nav pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir tavs kungs, ja, es vienkārši aicinu šajā brīdī padomāt, atvērt savu sirdi Dievam, ja, un es teikšu īsu lūkšanu, ja tu vēlies pieņemt Jēzu Kristu par savu kungu, lai tas, ko Jēzus pie krusta izdarīja, attiektos uz tevi, tu vari kopā ar mani skaitīt šo lūkšanu un pieņemt Jēzu par savu kungu, lai Dievs varētu tev piedot tavus grēkus. Ja. Tā kā tie, kas vēlās, lai skaita kopā ar mani, sakiet tā: Dievs, es tev pateicos par tavu dēlu Jēzu Kristu. Es lūdzu Jēzu Kristu, ienāc manā sirdī, esi mans kungs un glābējs. Es vēlos mūžību pavadīt kopā ar tevi. Lūdzu, ierakst man vārdu dzīvības grāmatā un palīdz man veidot attiecības ar tevi jau šodien. Es to lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Nu, lūk, tāda īsa lūkšana, jā, tie, kas vēlāk YouTube skatīsies, jā, kontā Ojārs Puķīts, jā, arī varat noskaitīt šo lūkšanu, ja jūs to neesat izdarījuši, jā, bet es gribu atgādināt, ka ar to viss nebeidzās, ar to attiecības ar Dievu sākās, jā, jo Dievs cilvēku ir radījis attiecībām, jā, ka mēs pieņemam Jēzu Kristu par savu kungu, Dievs piedod mūsu grēkus, tālāk mums jāsāk veidot attiecības ar Dievu, jo tas Dieva mērķis radot cilvēku ir attiecības ar viņu. Attiecības ar Dievu, ko Ādams un Ieva pazaudē, ka viņi sagrēko. Caur Jēzu Kristu mēs varam tās atgūt. Jā. Nu, kā mēs veidojam attiecības ar Dievu, jā. Es iesaku katru dienu atrast kaut nelielu brīdi, varbūt tās ir 5 vai 10 minūtes, un veidot šīs attiecības ar Dievu. Nu, kā mēs veidojam? Tā ir lūkšana. Jā, lūkšana ir saruna, ka tu ar saviem vārdiem runā ar Dievu. Otra lietiņa būtu Bībeli vajadzētu kaut kur dabūt, un īpaši jauno derību, jo sākot ar Jēzu Kristu mēs dzīvojam jaunajā derībā, un sākt tieši ar jaunās derības lasīšanu. Un arī katru dienu lasīt kādu 1 vai 2 nodaļas, tā arī būs komunikācija ar Dievu. Un trešā lieta, ko varētu un vajadzētu darīt, tā ir dievkalpojuma apmeklēšana, jā, tā ir tā publiskā daļa, jā, ko Dievs ir izdomājis, ja, ko Jēzus teica, es celšu savu draudzi pretī Ēles vārtiem, ja, un kur 2 vai 3 sanākuši manā vārdā, es esmu viņu vidū, ja, tad Dieva iecer, ka ticīgie cilvēki sanāktu kopā, un tad Dievs saka, es būšu viņu vidū. Ja. Tā kā es vienkārši iesaku apmeklēt dievkalpojumus, es pats apmeklēju kristiešu draudzes Prieka vēsts, ja, un es visu aicinu, ja, rītā 11. tie, ar varu un grib atnākt uz dievkalpojumu, ja. Rīgā, Bērzonas ielā 6 būs dievkalpojums, jūs varat atnākt un piedalīties un redzēt, kas tur notiek, kādi cilvēki tur ir, ja, jo tā ir lielākā kristiešu draudze Latvijā, ja, tā ir pēc savas teoloģijas vasarsvētku draudze, tā kā var atnākt, pastīties, kā tur viss notiek. Nu, lūk, un tas arī ir ļoti svarīgs moments tieši dievkalpojuma apmeklēšana, ka reizi nedēļā ticīgie cilvēki sanāk kopā un kopā slavē Dievu, dzieda dziesmas Dievam, ja, klausās svētrunu, ja, tā kā tas ir ļoti svarīgi. Tā kā pastīsimies, vai būs kādi jautājumi. Tā, mazāk reliģijas pasakas, mazāk kari, ja. Nu, ko lai saku, jā, kari nav dēļ reliģijas, jā, kari bija tad, kad Ādams un Ieva sagrēkoja, jā, bija tas aizliegums, vienīgais aizliegums viņiem bija neēst no labu un ļaunu atzīšanas koka, jo Dievs brīdināja, ka tai dienā, kad tu to darīsi, tu mirdams mirsi, jā, tātad pirmie cilvēki, tad, kad nepaklausīja Dievam, viņi garīgi nomira, un pēc tam arī fiziskā nāve ienāca viņu dzīvē, ļaunums ienāca šajā pasaulē, vēlns ieguva varu, jā, šīs pasaules valdnieks skaitās vēlns, jā,
Nu, lūk, un mēs redzam, ka šī pasaule mainījās, ienāca ļaunums, jā, pirmie divi brāļi, Kains un Ābels, viens brālis greizsirdības dēļ nogalināja otru brāli, jā, pirmā slepkavība, jā, un pēc tam mēs redzam, ka tas aizvien gāja plašumā, un sākās kari, un asins atriebība, jā, un tas aizvien gāja plašumā, jā, tā kā mēs nevaram teikt, ka tas ir dēļ reliģijas, bet tas ir dēļ grēka. Ja? Un, protams, ka mūsdienās, ja mēs paskatāmies, protams, kad ir kaut kādas grupas reliģiskas, ja, tas pats Hamas pārstāv islamu, un Izraels pārstāv judaismu, ja, un, protams, ja, bet nu, ir šis naids, ir šis garīgais naids arī pret Izraelu, ja, kā nu, Izraela reprezentē Dieva izredzēto tautu, ko pats Dievs ir radījis caur ticīgu Abrahāmu, ja, pa Abrahamu, vēlāk viņš ieguva vārdu Abrahāms, daudzu tautu tēvs, ja, tāpēc, ka viņš uzticējās Dievam, viņš sekoja Dievam, un Dievs no šī vīra izveidoja veselu Izraēlu tautu, ja, un Jēzus, kad otrais nāks, viņš nenāks uz ASV, Ķīnu, Irānu, jā, viņš nāks uz Izraēlu. Jā, un tādēļ tas vēlna nodoms, tā viņa stratēģija ir iznīcināt šādu valsti kā Izraēlu. Ja nav Izraēla, tad īsti, kur tad nu Jēzus nāks, otrais nebūs īsti, kur nākt. Jā, bet, kā mēs redzam, Izraēla ir, un Izraēla būs līdz Jēzus Kristus otrai atnākšanai. Jā, tādēļ ir arī ASV, kas arī ir radusies no ticīgiem cilvēkiem, kas no Eiropas ticīgi izceļoja, ja, un dibināja ASV. Un ASV ir Bībelē aprakstīti šie ērgļu spārni, ja, kas šo Izraēlu pasargās, ja, un arī būs kaut kāds, kad tur draudēs vairāk briesmas, arī evakuēs Izraēlas iedzīvotājus uz drošu vietu, ja, tā kā būs šī sadarbības starp ASV un Izraēlu līdz galam. Ja. Nu, lūk, tā kā tas tā īsumā vai garumā, tā kā paldies visiem par uzmanību, tā kā lai Dievs jūs svētī līdz citai reizei. Ar tā.